Ceturtdien, 1. septembris. To ar satraukumu gaida arī jaunie skolotāji. Bez pedagoģisko augstskolu absolventiem darbu Latvijas skolās uzsāks arī 18 jaunie iespējamās misijas skolotāji. Iespējamā misija ir apmācība programma, kas rosina izglītības darbā iesaistīties talantīgus jauniešus, kuriem izvēlētā profesija nav bijusi saistīta ar pedagoģiju, bet gan ir labi akademiskie sasniegumi izvēlētajā jomā un līdera dotības. Viena no viņiem ir arī Linda Dambe, kur šajā 1. septembrī darbu sāks Cēsvalsts ģimnāzijā. Uzaicinot iespējamās misijas skolotāju, man ir ļoti liels cerības, ka tās būs kaut kādas jaunas idejas, inovācijas mācību priekšmetā un varbūt arī ārpus mācību priekšmetu vispār skolas dzīvē. Jaunās skolotājas pamatprofesija ir kultūras pētniecība, un šajā jomā viņa pievērsusies Romu tautas sadzīvei un kultūrai. Taču paralēli zinātniskiem darbam nolēmusi iesaistīties arī pedagoģiskajā sfērā. Es sapratu, ka īstenībā es gribu daudz vairāk iesaistīties reālajā dzīvē un ietekmēt, mainīt, pārveidot un darīt un palīdzēt cilvēkiem. Kā es varu realizēt sevi labāk un kā man var būt lielāka jēga? Linda skolā mācīs literatūru, kultūru un vadīs arī kinoklubu. Iecer iesaistīt skolas darbā arī jauno skolotāju no iespējamās misijas, bija ģimnāzijas direktorei. Varbūt tas, ko es vēlētos, varbūt ir tā, ir ļoti nopietns, pamatīgs, dziļš, analītisks tas mācību darbs, ja, bet ir arī reizē radošs. Ja, un tur jau vienmēr var. Īstenībā radošumam jau nav, to nevar tā izmērīt. Ja. Tās metodas var būt tik dažādas un interesantas, ja? Un tai pašā laikā to ar to metodu iegūst rezultātu. Ja? Un īstenībā katrs jauns cilvēks ienes kaut kādas jaunas idejas, jaunu skatījumus kaut ko. Jaunā skolotāja atzīst, ka viena no viņas vēlmēm, kur iecerējusi īstenot savā pedagoga darbā, ir palīdzēt jauniešiem kļūt mērķtiecīgākiem. Cik mērķtiecīgi katrs izvēlas kaut vai to studiju, to skolas programmas virzienu, eksaktais humanitārais, vai tu zini, kas aiz tā humanitārā virziena seko tālāk, kādas ir tādas dzīves iespējas, ko tu sev nogriez nost, tu varbūt gribēji, tu esi māksliniecisks cilvēks, bet varbūt tu gribi arhitekts būt. Tas nozīmē, ka tev vajag matemātiku. Vai par to tu padomā jau pēc 9. klases, vai kāds tev par to palīdz padomāt? Vai mēs vidusskolā domājam par to, kas notiksies tālāk? Un tā otrā lieta, varbūt, ko es gribētu arī akcentēt, teiksim, savā darbībā, ir arī atbildība. Paša skolēna atbildība par to, ka nevis es te nāku un man kaut ko te uzspiež vai man kaut ko te liek, bet es te nāku un man kāds palīdz darīt to, ko es gribu. Un šo te saprašanu, jo tāda saprašana pārsvarā jau nav skolēna. Viens no Lindas mācību priekšmetiem būs literatūra, un viņa atzīst, ka arī šajā datoru laikmetā skolēniem literatūru var pasniegt saistoši. Kaut vai rosinot saprast, ka arī šajā ziņā palīgs var būt modernās tehnoloģijas. Parādīt arī, ka varbūt ka tas ir Ojārs Vācietis, jā, bet Ojārs Vācietis tikpat labi varbūt manā telefonā arī. Tam vienmēr nav jābūt šim te grāmatas formātam, jo 21. gadsimts ir tā kā, viņš ir gājis uz priekšu, un arī grāmatas kaut kādā brīdī varbūt viņš paliks aiz mums, varbūt mēs vienmēr neizmantosim tā kā drukāto materiālu. Bet viņš turpatās ir tajā pašā tavā datorā, kur tu logojies iekšā draugos vai tur Facebookā. Tajā Facebookā tu vari ielikt kaut kādu komentāru, kur tu esi kaut ko izlasījis kādā sociālā platformā, tu ieliec savu komentāru, tu tur piespiedi, ka tas uzreiz parādās tavā Facebook profilā, kur tu to esi izlasījis, kāds var iekomentēt, forši, es arī to pašu lasu. Bet tagad jau pavisam drīz tikšanās ar saviem skolniekiem un pirmā stāšanās klases priekšā. Protams, ka tas ir tāds liels izaicinājums un tas ir arī izaicinājums kaut kādā ziņā paturēt tādu pozitīvu satraukumu uz to, ka tā ir iespēja kaut ko izdarīt, nevis, ka ko es tagad darīšu. Ne? Jo tā ir man noskaņa šobrīd tāda. Šajā mācību gadā iespējamās misijas skolotāja darbu sāks 4 Rīgas un 14 Latvijas reģionu skolās.